mūsu sistēmu. Mēs sāksim. Labdien, un labdien, mīļie no Derbijas, labdien, Straumēnu apkārtne. Jācer, ka kāds no Īrijas arī pievienosies. Un kā jūs saprotiet, es izdarīšu tā, ka es izslēgšu jums skaņu visiem. Jā. Un lai tas tā, sev atstāšu skaņu, jā. Paldies, mīļie, ka jūs esat šeit, un patiešām mūsu cerība un doma ir atsākt šos Zoom dievkalpojumus, un atsākt to tā, kā mēs bijām plānojuši, un jau vienreiz izmēģinājuši, bet tagad ritmiski no šīs dienas uz priekšu. Vasarā vienu reizi mēnesī pagaidām. Ar septembri sāksim domāt. Man blakus ir mans draugs, mācītājs Uģis, Brūklene. Uģis, kāpēc es šeit esmu? Tāpēc, ka reiz bija Uģis, kurš kalpoja Īrijā vairākus gadus. Un viņš ir mans skolotājs, varētu teikt, lielā mērā. Un kā Dievs lems, skatīsimies, Uģis droši vien varētu būt arī viens no tiem, kurš šeit arī Zoom dievkalpojumos būs biežāk redzams. Mūsu mācītājs Guntis Bukalders, kuram šodien ir kristības, diemžēl tieši šajā pašā laikā. Viņš nevar būt mūsu vidū. Un mēs viņu satiksim, es ceru, pēc šī te svētbrīža, pēc vārda dievkalpojuma. Jā, dievkalpojuma beigās es uzlikšu uz ekrāna, ja jūs vēlaties atbalstīt šos te Zoom dievkalpojumus. Uz ekrāna būs konta numurs, un šī naudiņa visa aizies uz misijas fondu. Un tad tālāk jau arhibīskaps tad lems, kā un kādā kārtībā par to, kā saka, par šiem ziedojumiem, ko mēs varam darīt, vai iepirkt kādu aparatūru vēl, lai tas viss ir skaistāk, lai var dziesmas varbūt dziedāt, lai var labāka bilde būt jums ekrānos, lai jūs varat arī pēc tam to noskatīties YouTube vai vēl kaut kur. Un tā, īsa uzruna no Uģa puses, un tad mēs sāksim mūsu vārda dievkalpojumu. Jā, esiet sveicināti, mīļie tautieši. Tiešām tā ir tāda brīnišķīga iespēja, ka Dieva vārds nav ierobežots. Pat tad, ja mēs nevaram tikties klātienē, mēs varam tikties kaut vai šādā veidā, un tur mums līdz nāk arī tas apsolījums, kur 2 vai 3 ir kopā manā vārdā, tur es esmu, tā Jēzus saka. Un mums nav iemesls neticēt Jēzum, vai ne? Ja viņš tā saka, ka viņš ir ar mums, tad viņš ir ar mums arī šodien un šeit. Tā kā prieks par to, ka varam būt ar viņu kopā un arī kopā viņa vārdā, lūgšanās un tādās svētīgās pārdomās. Lai tiešām mums svētīgs mums šis laiks. Jums visiem ir noteikti mājās mūsu gada grāmatas, un tieši šodienas teksts mums saka, tā saka kungs tavs pestītājs, Jēkabs, tavs veidotājs, Izraēla. Nebaidies, es tevi izpirkšu, es tevi nosaucu tavā vārdā, tu esi mans. Kā jūs ziniet, dziedāt Zoomā laikam nav labi, bet mēs šodien izmēģināsim. Bet šad un tad es vadu dievkalpojumus arī Liepājas draudzē. Un tur ir tāda interesanta lieta, viņi lasa dziesmas. Un tā dzeja reizēm uzrunā ļoti, ļoti interesanti. Un es lasīšu 239. dziesmu no mūsu dziesmu grāmatām. Ja kādam ir dziesmu grāmata par rokai, lūdzu atveriet. Un šie vārdi ir sekojoši. 239. dziesmā. Viļņiem un vējiem spītējot stāv draudzes varanā ēka.
Nespēja to plūdi aizskalot, vētrām to sagraut nav spēka. Dievs pats, ja svētī, pasargā, pasaules troksnī nemierā, negaisiem brāžoties pāri. Mūžīgs ir Dievs, viņš nemājo, namos, kas rokām ir celti, torņgaliem pāri jaužam to augstāk par zvaigžņoto telti. Tomēr viņš dziļi zemojās, cilvēka sirdī tuvojās, svētnīcu savu tur cēla. Kungs, draudzes sargs un stiprais balsts, tev slavas upuri nesam. Robežas nezin tava valsts, tomēr tev dārgi mēs esam. Lai tava vārda gaismota, mirdz mūsu siržu svētnīca, tev vien par godu un slavu. Šodienas psalmu lasījums no 65. psalma. Dievs, klusībā Ciānā tu topi slavēts un solījumi tev tiek maksāti. Kas tu uzklausi lūgšanas, tādēļ pie tevis nāk visi mirstīgie savu nepildīto solījumu dēļ, kad mūsu noziegumu mūs nospiež, tad tu, kungs, mūs nolīdzini. Svētīgs tas, ko tu izredzi, un kam tu ļauj sev tuvoties un mājot tavos pagalmos. Mēs tiksim bagātīgi atspirdzināti ar tava nama, ar tavas svētnīcas svētumu. Tu mums atbildi ar lieliem brīnumu darbiem savā taisnībā, ak Dievs, tu mūsu pestītājs, tu patvērums visiem zemes galiem, uz kura paļāvībā vērš savus skatus tālās jūras salas. Tu, kas kalnus nostiprini ar savu spēku, apjozies ar stiprumu. Tu klusini jūru krākšanu, to viļņu šņākšanu un tautu trakošanu, ka visas pasaules malu iemītnieki bīstas no tavām zīmēm, un tomēr tu liec arī gavilēt ļaudīm, gan ar rītausmas, gan saulrieta zemēs. Tu piemeklē zemi ar svētību un dzirdini to, un dari to visai bagātu, Dieva strautā ūdens pa pilnam. Tu liec viņu labībai un lauku augļiem labi izdoties, jo tā tu apkop zemi. Tu slacini zemes vagas ar veldzi, tu līdzini tās arumus, tu dari zemi mīkstu ar lietus gāzēm un svētī tās asnus. Tu pušķo un vainago gadu ar savu labumu, un tavas pēdas pil no treknuma. Klajumu ganības zeļ, pakalni apjožas ar gavilēm, pļavas pārklājas ar ganāmiem pulkiem, un ielējas ietinas labības segā. Tās gavilē un dzied. Tāpat kā mēs ieejot mājās, parasti noliekam tādu paklājiņu, kaislauķi, kur mēs varam atstāt dubļus pie durvīm, vai pat vēl neieejot istabā vai mājā pirms durvīm. Tāpat arī katrs dievkalpojums iesākās ar brīdi, kad mēs noliekam visu savu dvēseles netīrību, kad mēs atzīstam to, ka mums ir nepieciešama pestīšana, kad mums ir vajadzīga piedošana. Un kā arī svētajos rakstos ir teikts, ja mēs sakām, ka mums nav grēka, tad mēs maldinām paši sevi un patiesība nav mūsos. Kad atzīstamies, Dievs ir uzticams un taisns un piedod mums mūsu vainu. Tāpēc aicinu arī šī brīdī vienoties kopīgā grēksūdzes lūgšanā. Visspēcīgais Dievs ir žēlīgais Tēvs. Es nabaga grēcinieks tev sūdzu savus grēkus.
ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Un es tevi lūdzu, tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā dēla Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ. Esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara spēku, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja nu šī ir jūsu visu patiesa grēku sūdzēšana un lūgšana, tad atbildiet sacīdami jā. 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 Tas kungs to ir dzirdējis. Un kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki jums ir piedoti Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Un mūsu nākamais svētā rakstu lasījums ir no jaunās derības, no Pāvila vēstules romiešiem 8. nodaļas. Es lūkšu lasīt Uģi. Jā, un tieši arī šodienas lasījums no romiešu vēstules būs arī pārdomu teksts mūsu sprediķī. Tad no tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu tevi atsobinājis no grēka un nāves likuma. Jo ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs, sūtīdams savu paša dēlu grēcīgās miesas veidā, un grēka dēļ viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi, lai bauslības taisnības prasība tiktu piepildīta mūsu dzīvē, ka nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Tā kunga vārds. Pateicību Dievam. Un atkal, varbūt kādreiz arī dziedāsim kopā, 271. dziesma. Ņemiet dziesmu grāmatas, lasiet un skatieties. Un 271. dziesma saucās Svētais rīts. Un šodien ir svētdiena, un šodien ir svētrīts, un dziesmas vārdi sekojoši. Svētais rīts, viss ir tik klusi, miers tā kunga dāvināts. Mana dvēsele rimsti dusi, ļaujies Dievam, tu mans prāts. Svētā stunda esi sveikta, kurā Dievu pielūdzam, kurā priekvēsts mums teikt, ar ko dvēseli spirdzinām. Tur, kungs, tavi vārdi valda, kurus tureiz runāji. Tur tu mums no svētā galda maizi vīnu pasniedzi. Jaunus spēkus dzīvei smeļos žēlastības avotā, brāļiem māsām kalpot ceļos, mīlestībā dedzīgā. Jēzu lieci gaišu liesmot ticībai, ko iededzis. Visa pasaule, lai noprot, sirds, ka ir tavs altārs. Paldies! Un nu lasījums no evaņģēlija un dodu vārdu svētrunai mācītājam Uģim Brūklanī. Jā, un šodienas evaņģēlijs ir no Mateja evaņģēlija 13. nodaļas, kuru mēs tā lasām. Tanī dienā Jēzus no nama izgājis, apsēdās jūrmalā, un daudz ļaužu pulcējās pie viņa, tā kā viņš iekāpa laivā un apsēdās, un visi ļaudis stāvēja krastmalā. Un viņš uz tiem daudz runāja līdzībās un sacīja: Redzi,
sējējs izgāja sēt, un viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to pēda. Un cita krita uz akmenāja, kur tai nebija daudz zemes, un tā tūdaļ uzdīga, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes. Bet, kad saule uzlēca, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes. Bet cita iekrita ērkšķos, un ērkšķi uzauga un to nomāca. Bet cita krita labā zemē, un nesa augļus, cita 100-kārtīgus, cita 60-kārtīgus, un cita 30-kārtīgus. Tad nu klausieties līdzību par sējēju. Ja kāds vārdu par valstību dzird un nesaprot, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēts. Šis ir tas, kas sēts ceļmalā. Bet kas uz akmenāja sēts, ir tas, kas vārdu dzird un tūdaļ to ar prieku uzņem, bet viņam nav saknes sevī un ir nepastāvīgs. Kad uziet bēdas vai vajāšanas vārda dēļ, tad viņš tūdaļ apgrēkojas. Bet kas sēts ērkšķos, ir tas, kas vārdu dzird, un šīs pasaules zudīšanās un bagātības viltība nomāc vārdu, un viņš nenes augļus. Bet kas sēts labā zemē, ir tas, kas vārdu dzird un saprot, un tad nes augļus, cits 100-kārtīgus, cits 60-kārtīgus un cits 30-kārtīgus. Āmen. Mīļais Tēvs, paldies Tev par iespēju, ka Tavs vārds krīt mūsu sirdīs, par iespēju, ka drīkstam dzirdēt, drīkstam pārdomāt, drīkstam paturēt to, ko Tu mums saki, jo tikai tādā veidā Tu pabaro mūsu iekšējo cilvēku, mūsu jauno dabu, tikai tādā veidā Tu stiprini mūsu ticību, ka mēs varam turpināt ar prieku un paļāvību sekot Tev, mūsu mīļajam pestītājam, mūsu mīļajam labajam ganam. Un palīdz arī, ka šajā brīdī varam Tavus vārdus pārdomāt un ar tiem dzīvot un ar tiem iepriecināties. Jēzus vārdā arī lūdzam. Āmen. Jā, mīļie, kā jau es pieteicu pirms vēstules romiešiem lasījumu, ka šodien es vēlos ar jums līdzdalīt Dieva vārdu tieši no šīs vēstules, kur ir teikts, tad nu tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Tiem, kas ir Jēzu Kristu, nav nekādas pazudināšanas. Un tā bija interesanti, kad es ar savu sievu kāds pāris dienas atpakaļ runāju vispār par dzīvi, par arī dzīves noslēgumu un tā. Un tad, kad mēs sākām runāt par to, ko tu gribētu, lai uzraksta uz tava kapakmens, ko tu gribētu, kāds varētu būt tas vārds, teksts, ko tu gribētu, lai tur uzraksta. Tad es nešauboties teicu to, es vēlos, lai uz mana kapakmens ir uzrakstīti vārdi, kas dod nešaubīgu ticību tiem, kas ies garām un varēs izlasīt. Un tie ir tie vārdi, ko šodien es arī vēlos ar jums līdzdalīt. Tam, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav pazudināšanas. Un tas ir vienīgais, es teiktu, pamats, kāpēc mēs varam droši skatīties gan šodienā, gan arī jau mūžībā, ka mēs, kas esam Jēzu Kristu, varam būt droši. Mēs varam būt droši, ka mēs esam glābti. Mēs esam glābti no mūžīgās pazudināšanas, un mēs esam glābti arī no daudzām tādām lietām, ko mūsu ikdiena mums pienes, apsūdz un tā tālāk. Un tieši
Ja es tā kā varētu atcerēties mazliet par šo rakstu vietu, tam, kas ir Jēzu Kristu vairs nav pazudināšanas, tā bija vienīgā rakstu vieta, ko es savulaik lūdzu šuvējai izšūt uz manas jakas muguras. Lai tad, kad es stāvu veikalā iepērkoties, lai tā rinda, kas aiz manis, vai tie cilvēki aiz manis, var tā kā uz tādu ziņojumu dēļ izlasīt šo labo vārdu, šo labo vēsti, ka jā, Kristu mums ir vienīgā glābšana. Un tas jau varbūt pat, ja mēs tā domātu, jā, tas varētu nebūt arī kas jauns. Piemēram, mēs ļoti labi atceramies vecajā derībā par Noasu, vai ne? Kā Dievs lika Noasam izgatavot šo milzīgo šķirstu, jeb kuģi, vai ne? Kurā tad arī saveda Noasa ģimeni un arī attiecīgi pa pārim arī no visa dzīvā. Un tādā veidā tie, kas bija šajā šķirstā iekšpusē, tie tad, kad nāca lielie plūdi, tad tie palika dzīvi. Un tāpat ir arī tagad, ja mēs domājam par šo rakstu vietu. Esot Kristū, mēs varam palikt dzīvi. Esot Kristū, mēs varam palikt dzīvi. Un tāpēc ir tik būtiski, ka arī pat tad, kad varbūt nav iespējams katru svētdienu būt dievkalpojumā, būt ap Dievu vārdu pārdomāšanu, būt tādā sadraudzībā kopā, ka tomēr mēs kaut vai šādā veidā, kaut vai šādā online veidā, Zoomā satiekamies, lai savstarpēji stiprinātos tajā cerībā, tajā pārliecībā, kas mums ir dota no Svētā gara par Jēzu Kristu, par mūsu pestītāju. Un tā ir tā ļoti svarīga lieta, ka mēs nepārstājam par to apcerēt, nepārstājam par to priecāties un vēl arī dalīties šajā labajā vēstī. Un tā ir. Tas jautājums, protams, būtu, ko nozīmē būt Kristū? Kā mēs varam būt Kristū? Kā mēs ieejam šajā Kristus baznīcas kopībā? Es esmu pārliecināts, ka katrs no jums jau šo atbildi var pateikt tajā ziņā, ka pirmais solis no Dieva puses, kā mēs varam piederēt viņa baznīcā, ir, ka viņš mūs adoptē caur kristību. Ka kristība ir tas brīdis, kad mēs tiekam pieņemti Dieva ģimenē, ka mēs tiekam adoptēti Dieva ģimenē. Un no kristība brīža uz mums attiecās Dieva bērna mantojums. Un šis Dieva bērna mantojums ir dzīve ar Dievu. Dzīve ar Dievu kā šajā dzīvē, tā arī mūžībā. Tas ir pirmais, un es teiktu, tas labais sākuma brīdis, kad mēs esam Kristū. Un tad, kā arī Mārtiņš Luters ir teicis, kristīga cilvēka ikdienas dzīve ir rāpošana, viņš tā lieto šo vārdu, rāpot atpakaļ zem kristības. Tas liekas varbūt tā īpatnēji skan, kā tas ir rāpot atpakaļ zem kristības, bet tas tiešām nozīmē to, ka lai kā mēs atkal slīdētu prom no Dieva, lai kā mēs atkal slīdētu prom no tā žēlstības, mēs atkal sakām, nē, lai nu kas, bet es arī palieku ar Kristu. Tikai viņš ir mans pestītājs, tikai viņa dēļ mani grēki ir piedot, tikai ar viņu kopā man ir glābšana. Un mēs atkal ikdienas sakām Dievam, piedod manus grēkus, piedod tur, kur es esmu tevi abēdinājis, piedod man Kristus dēļ, un man tiek piedots. Es esmu atkal atpakaļ tajā Dievbērna mierā, jeb tajā mierā ar Dievu. Un šajā gadījumā tā ir tā labā lieta, ka mēs ikdienas atgriežamies atpakaļ pie tā, ko esam kristībā jau saņēmuši. Šo dievbērnību, šo žēlastību, būt Dieva ģimenē un Dieva gādībā un pasargājumā.
Un tāpat arī dievkalpojums. Katrs dievkalpojums mums ir atkal tāds brīnišķīgs brīdis, kad mēs dzirdot šo labo vēsti, labo ziņu par to, kā Dievs pret mums attiecās, mēs atkal un atkal atgriežamies atpakaļ pie tās mūsu identitātes. Mēs atgriežamies atpakaļ pie tā, ka esam Dieva bērni, esam Dieva mīļotie. Un tas ir dievkalpojuma būtība, ka Dievs mums kalpo caur šo kopību, caur šo vārdu un svēto vakarēdienu. Mums šeit attālināti Zoomā nav iespējams svinēt vakarēdienu, bet tajā pašā laikā evaņģēlijs tas ir iespējams. Vismaz tādā veidā mēs tiekam pabaroti, mūsu iekšējā daba, mūsu iekšējais cilvēks tiek pabarots ar šo labo vēsti, ar šo priecīgo vēsti par pestīšanu. Un, protams, arī sadraudzība. Tad, ja mēs kā kristīgi cilvēki, kuri ir tātad saņēmuši šo dievbērnību, saņēmuši šo īpašo, privilēģiju piederēt Dieva ģimenē, kad mēs sazināmies, kad mēs sazvanāmies, vai kad mēs satiekamies, vai kad mēs kopā lūdzam, kad mēs kopā pārunājam. Protams, ka tā ir vēl viena ļoti svarīga sadraudzība, kas arī stiprina mūsu jauno dabu. Un mēs ļoti ceram arī, ka šajā attālinātajā dievkalpojumā mēs varētu arī pēc dievkalpojuma ieviest tomēr, ka varam arī vēl savā starpā padalīties pārdomās, kur varētu būt arī kādam ir jautājumi radušies mācītājam, kurš kalpoja, vai kā citādāk. Tad šī gadījumā, ka mēs arī mēģinātu kaut vai attālinātā veidā, bet kopt arī šo sadraudzību, kas mūs stiprina. Jo tādā veidā mēs paliekam Kristū. Mēs paliekam kā dzīvs organisms, kā dzīvs kopums un esot Jēzu Kristu, mums nav vairs nekāda pazudināšana. Amen. Amen. Apliecināsim savu kristīgo ticību ar apostoļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un miršos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Vecajā derībā kādā vietā ir teikts, un to saka cilvēki, un tā ir cilvēka izvēle. Visa tauta kopā atbildēja un teica, visu, ko tas kungs ir runājis, mēs darīsim. Un, lai mēs darītu, mums ir nepieciešams spēks no Dieva, gudrība no Dieva, un īpaši dzīvojot šodienas apstākļos, lai kur mēs katrs arī būtu. Latvijā, šobrīd es esmu Latvijā, mēs esam Lelbu pasaulē, biroja telpās. Kā jūs esat Lielbritānijā, Īrijā, kādi ir Latvijā, varbūt vēl kādi no citas pasaules skatās. Mēs visi esam Dieva bērni, un Dieva bērniem nav pazudināšanas. Un par to mēs varam tikai pateikties Dievam, pateikties Kristum, un to mēs arī šajā brīdī darīsim. Nolieksim galvas lūkšanā. Mūžīgais Dievs, mēs ar pateicību nākam Tavā priekšā, ka Tu līdz šai vietai mūs esi sargājis, vadījis un pasargājis. Ka mums netrūkst nekā, ka Tu mums ikdienas dod mūsu dienišķo devu. Ikdienas dod mūsu dienišķo devu. Tu mums dod gaisu, Tu mums dod sauli,
Tu mums dod ūdeni, tu visu esi tik brīnišķīgi radījis. Tu mūs esi tik brīnišķīgi radījis, ka viss, kas ir mūsos, viss kalpo tam, lai mēs varētu dzīvot jēgpilnu dzīvi. Vispirms, lai pateiktos Tev, mūsu radītājam, lai pateiktos Tev par to, ka mūs Tu esi tik brīnišķīgi radījis, lai pateiktos Tev, ka Tu mums esi devis mūsu dzīves draugus, kurus Tu arī esi tik brīnišķīgi radījis. Lai pateiktos Tev, ka Tu esi mūsu bērnus mums devis. Tā ir Tava svētība. Tā ir Tava svētība ikdienas. Paldies Tev, Tēvs. Un ja arī mēs kādā brīdī nesaprotam, kā mums dzīvot, mēs nākam Tavā priekšā un lūdzamies Tavu gudrību. Lūdzamies Tavu gudrību, lai atrastu laiku Tava vārda lasīšanai. Lai nevien klausītos to, ko kāds stāsta par Tevi, bet lai mēs Tevi personīgi iepazītu. Lai mūsu ikdiena būtu kristīgā stilā, tādā kā Kristus stilā. Ar visu attieksmi, vienam pret otru, ar attieksmi pret Tevi, mīļais debes Tēvs. Mēs lūdzam Tavu gudrību ikdienā. Mēs aizlūdzam par mūsu ģimenēm. Mēs aizlūdzam par mūsu bērniem. Mēs aizlūdzam par mūsu mīļo Latviju, par šo valsti, kurā mēs esam dzimuši. Un varbūt mūsu bērni nav vairs dzimuši šajā valstī, bet tā ir viņa tēvu zeme. Tēvs dod gudrību valsts vadītājiem. Dod gudrību tās valsts vadītājiem, kurā mēs pat labam katrs dzīvojam, kurā Tu mūs esi sūtījis. Jā, varbūt sūtījis, lai sludinātu Tavu vārdu. Debes Tēvs, mēs lūdzam Tevi, dod mums ikdienā sapratni, kā izdzīvot šo dzīvi, kā gudri izdzīvot šo dzīvi, kā apostols Pāvils teica. Gudri vadīt šo laiku, jo dienas ir ļaunas. Debes Tēvs, mēs visu vēlamies ielikt Tavās rokās. Lūdzamies par mūsu baznīcu. Lūdzamies par Latviešu luterāņu baznīcu. Šeit Latvijā. Lūdzamies par Latviešu luterāņu baznīcu, kas ir visā pasaulē. Tēvs, Tavu svētību izlūdzamies arhibīskapam Kārlim, arhibīskapam Rinaldam. Arī viņiem dodi savu gudrību, Tēvs. Visu ieliekam Tavās rokās. Un visu to, ko arī nesaprotam, mēs lūdzamies ar to lūgšanu, kuru mums mācīja Tavs dēls Jēzus Kristus. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu, lai pasargā jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu. Āmen. Amen. Es vēlos noslēgt dievkalpojumu dziedot. Tomēr pamēģinājuši dziedāt. Ja jūs teiksiet, ka tas galīgi nekā neskanēja, nākamreiz mēs nedziedāsim, bet es pamēģinājuši dziedāt. Tā ir 264. dziesma, 264. Svētī kungs un sargi, pestīti mēs dārgi, savu vaigu uz mums cel, dodi savu gaismu vēl, savu mieru dodi, Kristus dēļ nesodi, dod mums tavu garu gūt, mūžam tava valstību.
tā beidzam. Slavēts mūsu pestītājs, pirmais viņš un pēdējais. Mīļie draugi, mūsu pirmais Zoom raidījums, oficiālā daļa vārda dievkalpojums. Ļoti skaisti ir šis teksts, vārda dievkalpojums. Un es ceru, ka jums varbūt patika. Ja jums ir kādas ierosmes, lūdzu slēdziet iekšā savus mikrofonus. Maza, īsa sadraudzības daļa, jūsu novēlējumi, jūsu ieteikumi, jo mēs esam, lai kalpot viens otram. Dievs kalpo mums, mēs kalpojam jums. Jūs savukārt iziesiet dzīvē un kalposiet citam tajās vietās, kur jūs esat. Fantastiski. Lūdzu, kādus vārdus no jums? Vai varbūt pateiks, kad mēs nākamreiz tiekamies? Nē, vispirms, kamēr jūs domājat, kamēr nākamreiz tiksimies, es tiešām uzlikšu uz ekrāna šo, par ko es solīju. Ja jūs, es ceru, jūs redzat, ja jums ir uz sirds atbalstīt šo darbu, ja varbūt, kā jau teicu, kādas tehnikas iegādēji, varbūt vēl kādām labām lietām, lai kalpotu Dieva valstības darbā. Jūs drīkstat noziedot. Lūdzu, nofotografējiet vai pierakstiet šo te konta numuru. Tas ir misijas fonds, Liela pasaulē misijas fonds. Lūdzu, neaizmirstiet pierakstiet vārdiņu klāt Zoom. Un tad mēs sapratīsim, ka tas ir konkrētai lietai redzams. Lietojams. Ja, ko vēl lai jums labu pasaka? Ja, kā jau sākumā teicu, visticamāk līdz augustam 2 reizes mēnesī. Es ceru, ka jums tas būtu pieņemami. Mācītājām Uģim ir savādāka doma no septembra. Par to viņš pats pateiks. Cik reizes mēnesī Dievu bērniem jābūt kopā. Bet mēs tiešām, mācītājs Uģis, tik cik viņš varēs, mācītājs Guntis Bukalders. Es ticu, Dievs vēl piesūtīs kādus labus garīdzniekus, kuri gan Īrijas un Lielbritānijas apgabalā, gan Latvijas apgabalā, ka tie, kas tiešām, kam nav iespējams nākt kopā, fiziski baznīcā, ka mēs šeit varētu tikties. Ka mēs šeit varētu tikties un saņemt kādu garīgu spēcinājumu. Un tas ir fantastiski, ka mēs dzīvojam šādos apstākļos, kad tas ir iespējams, ka mums nav ar zirdziņu vai ar ēzelīti vienam pie otra jābrauc ciemos, teiksim, mēnesi atrodoties ceļā vai pat ilgāk, kā, teiksim, apustulis Pāvils to darīja. Un mums ir šīs iespējas, un mēs ejam laikam līdzi, un tas ir fantastiski. Mēs varam būt kopā, kalpot. Ja kādam nākamā reizē, tad, kad mēs sūtīsim ielūgumu uz Zoom dievkalpojumu, visticamāk mēs šo konta numuru arī pieliksim klāt jau. Tā kā ja kāds nepaspēja pierakstīt, neuztraucieties, tas viss tiks aizsūtīts. Uģi. Jā, šajā ziņā, protams, ka es apzinos to, ka katrs mācītājs ir arī savā ikdienā ļoti noslogots un tā, un liekas, varbūt ar vienu reizi pietikt arī mēnesī šāds Zoom. Bet es zinu, arī taču mūsu miesa to rāda. Mēs nevaram paēst mēnesim uz priekšu. Maizi. Vai desu. Mums tomēr ir zinām regularitāte vajadzīga, vai ne? Un šī gadījumā regulāra
ēdienreize ir veselībai laba lieta, vai ne? Un tāpat arī šī garīgā maize, šie dievkalpojumi tādā zināmā labā regularitātē arī tomēr ir labāk veselībai. Tāpēc es jau arī prāvestam Imantam teicu, ja vajag, es varu uzņemties arī vairākas reizes būt šajā Zoomā, jo šobrīd man nav draudze, kurā es kalpotu, tā kā šajā gadījumā es varētu jums vairāk kalpot un veltīties jūsu tā kā garīgai barībai. Tā kā šajā gadījumā es teiktu tā, ka es ļoti gribētu, ka ar septembri mēs varētu tomēr katru nedēļu tikties, katru nedēļu, jo arī tas būtu labi ar to, ka ja kādā reizē jūs netiekat, jūs droši zinat to, ka nākamā svētdiena atkal būs Dieva vārda pasludinājums, būs aizlūgšanas. Un vēl viena ļoti svarīga, manuprāt, lieta ir tajā, ka jūs varētu atsūtīt uz e-pastu, no kurienes jūs saņemat informāciju par dievkalpojumu, jūs atsūtat arī savus aizlūguma vai pieminējumu vajadzības. Tādā veidā mēs varam lielajā draudzes lūgšanā jau vai nu pieminēt kādu, vai arī aizlūgt par kādu, varbūt par kādu veselību, vai par kādu darba meklējumu, vai par kādu citu vajadzību, jo nevelti ir rakstos ir sacīts, kur divi virs zemes ir vienā prātā kādas lietas dēļ, to debesu Tēvs dos. Ja? Tātad šī gadījumā būtu labi, ka mēs varam zināt arī jūsu aizlūgumu un vienoties arī tajā. Un tas būs daudz arī tā personīgāk un dziļāk, ka jūs varat arī kopā ar mācītājiem, ar tiem, kas esam Zoomā kopā, dievkalpojumā arī lūgt kopā. Lūdzu, jūsu idejas kādas. Una, man prieks tevi redzēt. Saki lūdzu kādu vārdu. Una, mūsu mīļā Una, jā, viņa ir vienmēr klātesoša un vienmēr ar saviem padomiem fantastiska. Una. Paldies! Bija ļoti jauki. Un otrs, ko es gribu teikt, sveiki, Žano! Kā iet jaunībā? Man prieks, Žano, redzēt, ka tu esi ar mums kopā dievkalpojumā. Labi, vienmēr sakot, ir jauki, ka mēs esam kopā un ka Zināriņu redz un Bruni un Sandu un Gaitiņu. Un šī būs skaista svētdiena, viņa tik skaisti iesākot. Paldies! Paldies, Una. Žano, ļoti švaki dzird, tur ir tā problēma. Švaki dzird, Jā. Bet vispār dzirdamība bija laba un bilde arī no mūsu puses ir laba, vai ir pietiekami, nebija nekas tāds, jā. Ir labi. Nu, fantastiski. Atvainojos, ja es varu iestutināt. Dziedāsim, bija baigi forši. Uzklausījās ļoti labi, nebija nemaz nekāda Zoom dziedāšana, bija skaists dziedāšana. Dziedāsim un man jau biežāk, jau labāk. Jā. Mēs paņēmām kafijas krūzes, ūdeni, bet es domāju, ka priekš nākamās reizes mēs tiešām varētu arī uztaisīt sadraudzību. Katrs ar savām kūkām meitenes varētu palielīties. Un tad mēs vīrieši kafiju uztaisīt, protams, katrs savu. un patiešām pabūt vēl kādu laiku arī kopā. Un uz nākošo reizi tiešām varbūt sagatavojam kādas savas idejas, ko jūs gribētu dzirdēt, jā, tieši. Varbūt kādus stāstus par kaut ko. Varbūt mēs katrs kādu reizi varētu mazliet par sevi pastāstīt. Nu tā, lai mēs sapazītos, jo tas ir Dieva bērnu, tas ir galvenais princips būt sadraudzībā, būt kopā. Un tad, es domāju, noteikti Uģis man piekritīs, kādu reizi uztaisīt fiziski kopā. Nu tā, ka mēs tiešām fiziski varam būt kopā.
Jā, un varbūt pat, ja jūs esat pasniedzējis, es esmu pasniedzējis arī 2 augstskolās biju, un šī gadījumā man jau gribētos uzdot mājas darbu. Ja es minēju par to, ka es gribētu, lai uz mana kapakmens ir uzrakstīts Dieva vārds, ko es šodien, par ko es sludināju, ka tam, kas ir Jēzu Kristu, nav nekādas pazināšanas. Varbūt arī jūs varat apdomāt, kas ir jūsu moto vai kas ir jūsu tas īpašais Dieva vārds, ko jūs teiktu, to gan es gribētu, ka tas būtu arī uz mana kapakmens vai tas būtu manas dzīves moto, pat ja mēs nedomājam vēl par kapiem, bet kas būtu manas dzīves moto, kas teiktu, jā, to es gribētu arī nesāt tā redzami un tā, ka tas man ļoti, ļoti palīdz. Tā kā nākamreiz varbūt mēs varam pārunāt arī par to, kas ir šis Dieva vārds jūsu dzīvēs, kas jums dod tādu cerību un prieku. Jā, tā ir tāda ierosme. Protams, ka ja jūs nebūsiet izpildījuši šo mājas darbu, slēdzieties tāpat klāt, jo nebūs nekāda norāšana par to, ka kaut kas nav izdomāts. Bet tas ir tādai pārdomām, jo ir svētīgi padomāt, kurš Dieva vārds tiešām man ir kā tāds dzīves moto. Jā, un vēl droši vien tas otrs varbūt mājas darbs, ka jūs savus paziņas latviešus varat arī aizsūtīt viņiem kādu šo linku, uzaicināt, lai paklausās, lai varbūt drosmīgākie, protams, var ar video zvanu pievienoties, ja, bet citi var arī klausīties un ir ok. Un jā, pasakiet saviem draugiem, taču katram mums ir kādi latviešu draugi, kuriem es domāju noteikti svētdienas rītos vajag arī kādu garīgu stiprinājumu, vismaz saprast. Un tas laikam ir mūsu uzdevums runāt par šīm lietām, runāt par ikdienas problēmām, runāt par to, kā dzīvot šo dzīvi. Nevis būt mazliet tādiem jocīgiem cilvēkiem ar garīgu piegaršu, bet tādiem, kas kristietību dzīvu dara. Tas ir tas, jā, ko kādām cilvēkam septembrī sāksies, starp citu, atkal kristību iesvētību kurs, kurš ies līdz decembrim. Sanda, iepriekšējā gada absolvente, jā, šeit ir mūsu vidū. Sandiņ, varbūt pāris vārdos pastāst par šiem kursiem, ko viņi tev deva, lai cilvēki zina, ko saviem draugiem pastāstīt. Es tev dodu vārdu, Sanda. Paldies. Es nebiju sagatavojusies šim mājas darbam. Ko man tas deva? Tas man deva ļoti daudz. Pirmkārt, es sapratu, ka es neko nesaprotu. Un ka man ir ļoti daudz jāmācās. Tas man pamudināja mācīties. Es katru vakaru klausos Elizejas vecos bībeles mācību video. Tas man palīdzēja saprast, ka ir labi, ka ir uz ko paļauties, bet tad, kad nav uz ko paļauties, un tad, kad mācītājs runāja par to, kas būtu uz kapakmens, vai varbūt ne uz kapakmens, vienīgais, kas man nāca ir prātā, ka nekad nav par vēlu atgriezties. Un tas ir mans moto šobrīd, jo, kā es jau minēju mūsu šajās iesvētas mācībās, es kādu laiku biju mazliet pazudus no savas ticības ceļa, un es esmu ļoti priecīga, ka tas man atgriez, man pietrūkst mūsu nodarbības. Es pieņemu, ka es varētu klausītājiem paklausīties arī šogad, es arī kā vienreiz viņu noklausījos, jo vienmēr var kaut ko jaunu uzzināt. Man tas dara ļoti daudz, un tajā pašā laikā parādīja, ka ļoti daudz ir jāmācās un jāturpina saprast un izzināt. Un man liekas, ka mēs nekad līdz galam tā pilnībā to nevaram saprast, jo vairāk mēs mācāmies, jo cerams mazliet tuvāk mēs tiek. Paldies, Sandiņ. Un Uģis, tad, kad viņš kalpoja Īrijā, mūsu kopīgais draugs Aldis uztaisīja veselu disku. Un šis disks ir mazliet atšķirīgs no Elizejas. Un varbūt Uģi pāris vārdus par šo. Tas bija projekts, tas bija reāls projekts.
un ir ierakstīts CD diskā viss mācību kurs, tā kā Uģis to saprot. Jā, katrā ziņā es kalpoju īrijā laika periodā no 2008. līdz 2011. gadam, un es saskāros ar tieši to pašu izaicinājumu, ka mēs latvieši bijām izkaisīti pa visu valsti, un nebija iespēja katru reizi mērot 4 vai 5 stundas pat ceļā, lai tikai piedalītos nodarbībās, un es sapratu, attālināti taču arī var mācīties. Un tad es izgāju uz to, ka es ierakstīju visas tātad šīs katehēzes, jeb kristīgās mācības, tad nodarbības. Mēs gājām tātad pēc Mārtiņa Lutera mazā katehisma mācības, un visas tika ierakstītas, visas 14. Un tad pēc tam jau ir vieglāk, tad var noklausīties mājas apstākļos, un tad mēs sazvanījāmies, un tad mēs pārunājām, kas bija jautājumi un tā. Un katrā ziņā tas arī bija tāda laba iespēja daudz plašāk apgūt šo kristīgo mācību. Un, ja jūs atrastu manu YouTube profilu, manā YouTube profilā joprojām ir šīs mācības, tad Uģis Bruklene, un tur ir 14 nodarbības, apmēram katra nodarbība ir pusotra stunda. Jā. Jā, arī tā ir iespēja, arī tā var. Un tolaik tehnika varbūt nebija tik dzidra un skaidra kā šodien. Kristība iesvētība kursos piedalījās jauni vecāki ar maziem bērniem, kuri tur šad tad risina savas problēmas ar mammu vai tēti. Ja? Bet principā iesaku, atrodiet Uģi Brukleni lūdzu, un tas jums varētu vēl kādu plašāku ieskatu iedot. Jo mēs jau zinām, katram mācītājam ir savs skats, balstoties uz Bībeli, savs skaidrojums, un tas ir fantastiski. Jo vairāk šādu skaidrojumu, jo mēs labāk saprotam, cik liels ir Dievs. Mēs redzam nianses, jūs paši zināt, rakstu vietu var izlasīt šodien, un ja jūs viņu to pašu rakstu vietu pēc gada izlasīsiet, kur ir jau pavisam cita pieredze. Fantastiski. Un tā runā pavisam savādāk, vai ne, Uģi? Katrā ziņā ir svarīgi, ka mēs augam līdzi ar Dievu vārdu un tā, bet labākais tas, ka Dievu vārds jau nekad nemainās. Tas vienmēr ir patiesība, un atkal mēs varam arī savas kādas jaunās idejas pārbaudīt, lai Dievu vārds arī ar to saskan. Tas tā būtu. Bet tā viena no tām domām, tagad arī, kad prāvests Imants runāja par šo mācību, es zinu, ka Mārtiņam Luteram bija tāda laba tradīcija. Viņš reizi gadā savos sprediķos sprediķoja tieši par savu mazo katehismu. Viņš tieši par tām tēmām, kas ir mazajā katehismā aprakstīts, tad par kristību, par svēto vakarēdienu, par grēksūdzi, par baušļiem, par Dieva trīsvienības personām, par lūkšanu, viņš to ietērpa sprediķī. Un ja tas mums tā izvērstos ar septembri, kad būtu biežāk, es varētu apņemties arī sprediķī katru reizi paņemt tādu saucamo tematisko sprediķi par kādu no mazā katehisma tēmām. Un tas būtu tāds neliels, tāds paplašināts, bet neliels tomēr tāds kristīgās mācības, ja mazā katehisma, tāds saviem atkārtojums, atsvaidzinājums, bet tas arī tāpat ir, ka mēs arī valodu, lai mēs varētu valodu lietot, mums ir regulāri jālieto, vai ne? Tāpat ir mazais katehisms, kas ir pamat tāda mācība, mēs viņu varētu... Tā būtu ļoti laba doma. Jā. Paldies, Ines. Jā, tā kā tas ir tāds piedāvājums no manas puses, un es labprāt arī šādā veidā kalpot. Es esmu tā arī kalpojis. Arī īrijā, kad biju, vai tā, kad es šos
mazā katehisma tematus ietērpus sprediķī. Jā. Varbūt vēl kāds vēlās no jums izteikties? Jā, vēlos pateikt paldies par jūsu kalpošanu, par jūsu grūtu darbu, ka jūs mums palīdz mācīties un saprast Dieva vārdu. Paldies Dievam un paldies jums. Paldies, Bruni. Es ceru, ka mēs turpmāk pie jums vēl mācīsimies. Daudz mums vēl jāmācās. Jā, gribu pievienoties Brunim. Paldies par abiem mācītājiem. Super doma, ka no septembra varam sākt biežāk tikties. Un es domāju, ka šis ir tikai pirmā tāda tikšanās. Varbūt daudz cilvēku vēl nebija atvēruši savus e-pastus vai nesaņēma tās ziņas. Sūtam visi cītīgi, visiem, kurus mēs zinām un kurus nezinām. Ieliksim arī reklāmu mūsu darbības Facebook lapā. Jā, turpināt darboties. Super. Un lūgums aizlūgt visi par mani rītā, man ir acu operācija, tā kā. Aizlūksim. Jā, paldies. Mēs varam tagad, Uģi, mēs varam aizlūgt, jā. Inese, mēs varam, vienkārši noslēgt tagad šodienas mūsu vārda dievkalpojumu un ar šādu lūkšanu arī par Inesi. Varbūt vēl ir kādas aizlūkšanas. Mēs varētu īsā lūkšanā tagad to visu pieminēt. Paldies, debes Tēvs, par šiem mirkļiem, kad varējām būt kopā. Paldies par vārdu, kuru mēs sadzirdam no Tevis, kā iedrošinājumu, kā sapratni, kā dzīves ceļu, kā izvairīties varbūt no kādiem pagriezieniem, kā ieraudzīt Tevis uzliktās ceļa zīmes. Paldies, ka Tu mums esi. Paldies, ka ikvienā brīdī mēs varam vērsties pie Tevis. Tēvs, mēs aizlūdzam par mūsu šīm idejām, par to, ka varētu būt šie Zoom dievkalpojumi, par viņu biežumu aizlūdzam, par viņu kvalitāti aizlūdzam, Tēvs. Dod mums savu gudrību, dod mums visiem savu gudrību. Mēs aizlūdzam viens par otru, un šajā reizē mēs īpaši aizlūdzam par Inesīti, kurai tiešām ir acu operācija. Debes Tēvs, vadi ārstu rokas, dod viņiem savu gudrību, atjaunot tos procesus Inesē, kādus Tu tur reiz biji ielicis no paša sākuma, kuri varbūt ir sabojāti kādu citu apstākļu, mums nezinām apstākļu dēļ. Tēvs, vadi ārstu rokas, dod mieru Inesei, lai viss notiek tā, kā Tu to vēlies. Mēs aizlūdzam viens par otru, mēs novēlam viens otram Tavu svētību, Tavu sapratni, Tavu klātbūtni ikdienas soļos. Tev trīsvienīgam Dievam par visu, lai ir gods, slava un pateicība. Jēzus vārdā. Amen. Paldies, mīļie, ka jūs bijāt. Mēs apsolamies savlaicīgi likt reklāmu, sūtīt ziņas. Tik savlaicīgi, cik vien tas būs iespējams. Paldies par jūsu sapratni. Paldies par kopā būšanu. Paldies. Ar Dievu palīgu visiem. Paldies. Atā, laimīgi. Viņš rakstīs. Tātad mums arī Zoom būs. Un šo mēs slēdzam ārā.